1, 2, 3. Parnā tu? 1, 2, 3. Super, es dzirdu. Nice. Labi. Čau vēlreiz. Priecājos, ka tu ieradies. Un... Jā, čau visiem pārējiem ietekmes spēka 19. epizodē. Šodien ar mani kopā ir Kristians Lansmans. Čau, Kristian. Čau visiem. Prieks būt, paldies, ka uzaicināji. Nereālais. Un kā tad tas viss stāsts sākās? Parasti man kaut ko pateikšu ievadiņu, un tad droši... Zin kā izvēlos viesus, nevis kuram katram raksta, bet, paskatos. Un tad kaut kādā vienā dienā čekoju Googlē Dāvis Iksnānu un uzdūros lapai Forbes 30 līdz 30 Latvijā jaunie uzņēmēji. Un skrolēju un skatos Kristians Lansmans. Ok, šito džeku es zinu, esam basīt pretī spēlējuši. Un tad es pagooglēju tev tālāk un skatos, tu esi ar čeholiem. It kā es iepriekš zināju, kad man bija teikuši čomi, jā, Kristians uztaisīja čehols, un es domāju, labi, forši, uztaisīja čehols, un tas tā kā redz grāmatē vāk, un tev ir kaut kāds priekšstats par to. Un, jā, un tad es pagooglēju tālāk, atrodu interviju. Ne interviju, bet kur tu stāsti pats ar sevi. Pirmais teikums ir, ja tu gribi to, ko... Ja tu gribi tas, kas ir 5%, tev ir jādara to, ko 95% negrib darīt. Pat tad, ja tev arī negribās darīt. Izlasot to, man bija tā, man ir jārunā ar šito džeku. Man tas likās, super. Un, protams, nosties tālāk, bet jā, es izveidoju studentu mācību uzņēmumu tālajā 2016, 15 bija. 15, man liekas, bija. 2015. Izcīnījis pirmo vietu Latvijā, un tad aizbraucu uz Eiropu, izcīnījis otro vietu Berlīnē. Un tālāk Rīga, Zviedri, startupi un... jā. Taisnība. Pilnīgi tā. Visu cieņu. Un pirmais jautājums tajā visā stāstā, es tev gribēju jautāt, kā tu vispār nonāci līdz tam, ka tu gribi veidot savu uzņēmumu? Zinā, īstenībā tas... Tā uzņēmēja darbība vienmēr, ja tu tā kā pirmajā kursā Zviedros, tu aizēji un skolotāji paprasa, hei, kurš grib būt uzņēmējs, paceļ roku, un tad tur pusklāsa paceļ roku. Ka tu realitātē saproti, ka īstenībā tā kā, ja tu paņem kaut kādu sabiedrības kopu, tad tikai 1% no viņiem ir, tā kā uzņēmēji. Un man kaut kā jau ļoti agrā vecumā likās tas super seksīgi, tā kā būt kaut kāda lieta darīt, tas, kas ir grūti, bet kas potenciāli tev nes tā kā lielu apsaidu. Un man tētis ir uzņēmējs, un es vienkārši tā kā ikdienā uzaugu skatoties, kā viņš kaut kādas lietas dara, kā viņš tā kā bīdi, kā viņš pats varbūt savu to laiku kā menedžēt, darīt vienu lietu, darīt otru lietu, nebūt piesiets kaut kādai konkrētai vienai profesijai tikai. Un man tas viss likās tās, ka tas izklausās diezgan interesanti. Ok, let's go, pamēģināsim, tā kā, ko mēs varam šo izdarīt. Un kaut kādā, man liekas, tas bija 10. klasē, es pavisu 9. klasu Madonas vidusskolā, un tad 10. aizgāju ģimnāziju Madonā, un tad Madonā ģimnāzijā tad ekonomikas skolotāja Iveta Babula, kura tā kā, viņa uzņēmusies, tas skolotāja mācību uzņēmums, tā kā, uz priekšu bīdīt, un man no basketbola bija viens vecāks draugs, tāds Mairis Gailums, kurš bija aizbraucis tur arī uzvarējis Latvijā ar to, un aizbraucis uz Londonu, man liekas, dabījis pirmo vietu tur ar savu to uzņēmumu. Un man likās tas riktīgi cool, tā kā tu vari uztaisīt savu biznesu, tu kaut kādu naudu vari iespējams nopelnīt, iespējams, es nezinu, bet tu vari apceļot, tā kā, redzēt kaut kādas vietas, un tas tajā laikā likās tā kā riktīgi krūti, tavai varbūt ir vērts pamēģināt. Un es biju atnācis no tās vidusskolas ģimnāzijas, biju ļoti tāds, varbūt pišķiņ nejauks pat. Vienkārši visu laiku kaut kādas ziepes vārīju, visu laiku. Man likās tā kā, hei, es 9 gadus jau nomācījies, ko es vēl 3 gadus mācīšos jāprāt, kas ir riktīgi rēcīgais, ja nezinu ko. Un vienkārši, bet kaut kā izzūmojot ārā, es sapratu vienkārši, ka pirmais tas pusgads, kad es sāku darīt kaut kādas stulbas lietas skolā ar skolotājiem, un visu laiku bija kaut kādas problēmas. Īstenībā tas bija tāpēc, ka man nebija, kur likt to enerģiju. Es fiziski varēju izlikties, spēlēju basīt, tā kā, sportojot, bet tā iekšējā enerģija, ko tu gribi kaut ko darīt, sapratu, ka man viņa kaut kur jāliek savādāk, būs slikti. Un tad šī foršā skolotāja Iveta Babula, viņa redzēja, cik es tāds ļoti komunikabls un skaļš, un viņa man piedāvāja visu sākt biznesu. Man likās tāds,
nu pamēģinam, kas tā programma tāda ir. Un tad, tad izveidoju pirmo uzņēmumu īstenībā jau 10. klasē. Tas bija, mēs ražojam loģiku un prātu attīstošas spēles. Un sapratu, ka tas ir tādu, principā, tas produkts bija pilnīgi, nekas. Tā kā tiešām nekas. Bet es sapratu, ka ar to sellingu un to iešanu, darīšanu, mēģināšanu, tu īstenībā vari diezgan tālu tikt. Un pat tajā pirmajā gadā, kad man pašam bija sajūta, ka šis nebūs tur nekāds uzvarētāji produkts, nekas labs tur nesanāks. Bet mēs pat principā tikām uz visiem lielākajiem festivāliem, visiem pasākumiem, kur tev tā kā jātiek jāizcīna tā vieta. Mēs neuzvarējām tur, bet mēs tikām. Un tad man bija tāds, hei, pag, ar tām prāta spēlēm, ja? Jā, ar tām prāta spēlēm. Un tad man tāds likās, šis nav nemaz tik tā kā kaut kas neiespējams. Es kā te likās, uzvarēja dabūt pirmo vietu Latvijā starp tur, 800 uzņēmumiem, vai cik tur, ka tas ir riktīgi crazy un nesasniedzams. Bet tad, kad es pirmo to, tiku ar to pirmo uzņēmumu, līdz tam man bija tāds, pag. Šito var īstenībā izdarīt. Davai, nākamajā gadā 11. klase, ideāls laiks, kad tev uzbūvēt savu biznesu. Tā kā izdomājam kaut ko, ar ko mēs varam uzvarēt Latvijā, izdomājam kaut ko, ar ko mēs varam tikt braukt uz Eiropas finālu, vai ne? Un tā principā, long story short, tā uzņēmuma darbība kaut kā sākās. Jā. Super, ka ir vairāki cilvēki blakus, kas tie ievirza un tev parāda to enerģiju, kur likt. Jau tētis, jau skolotāji. Jā, super. Un pieredze pirmajā uzņēmumā, otrajā, kā tas viss notika? Kā jūs nonācāt līdz tam, kad, davai taisīsim Čehols? Īstenībā riktīgi funny story, jo, es neesmu ne dejotājs, ne dziedātājs. Nekad neesmu dejojis? Nekad neesmu dejojis. Es dejojis kaut kādas, man liekas, kad es biju tāds 6. klasē, tāds apaļš jaunietis. Man liekas, mamma mani mēģināja piespiest dejot kaut kādu, nezinu, tur modernās dejas vai kaut ko, un tad es ar viņu sarunāju, ka tevai es izturēšu gadu, un tas arī viss, un tā arī izturēju gadu, nekad dzīvē vairs neko neesmu darījis. Un tad, man bija tā lielā ambīcija uzvarēt tajā Latvijā, un es sapratu, ka uzvarēt Latvijā var tikai vismaz kaut kādu normāli strādājušu produktu, vai vismaz kādu, ko tur ir pārdot. Un sāku domāt par to, ka ļoti labs track rekords ir tad, ja tu vari pārdot daudz kādam. Un tad mēs sākām domāt, kur mēs varētu šogad pārdot daudz. Vārds pa vārdu mēs sapratām, ka ir skolēnam tā kā dziesmu deju svētki, kur būs 40-50 tūkstoši mūsu dalībnieki. Būtu nereāli cool, ja mēs viņiem visiem varētu kaut ko pārdot. Un tad sākās ideja, ka mēs varētu, ka problēma ir tautas tērpi smagi, viss smags, tev viņi jānesā. Un tad tā lielā ideja bija, hei, uztaisīsim tādu tā kā uz ritentiņiem koferi, čemodānu, kur tu uzkarini tos smagos tērpus un tu velc. Un kad tu pāri vienkārši tādu tā kā Čehola pārvelci gadījumā lietus. Un tad mēs, protams, 11. klasē tur ražot kaut ko no metāla vai no kā. Tas nav tāda lieta, ko baigi īzi izdarīt. Sevišķi tagad jau visāds iespējas ir kādos tehnikumos, ir tur tehnoloģijas, ko tev vienkārši palīdz un izdara, bet tad mums vispār nekā tāda nebija. Mēs uztaisījām to prototipu un sapratām, ka viņš ir smagāks nekā vispār makes sense to darīt. Un tad mēs aizbraucām pirmiem tirdziņiem. Atrādījām to, sapratām, ka cilvēkiem ar to savu smago, jā. Ar to smago, es varu parādīt pēc nekādu bildi, bet viņš principā vienkārši tāds miec uz ritentiņiem, kur tu uzkarini virsū. Un tad bija tāds nesmuks, tāds melns maisis, ko tu pārvelc pāri, kā ideja, ka, ja gadījumā līst. Tad mēs aizdojāmies, pag. Liela ambīcija tāpat vēl joprojām ir. Produkta mums īsti nav, jo šis clearly nestrādā. Mēs nevaram viņu manufacturot tā kā lielās kvantitātēs, jo mēs vienkārši nesaprotam to. Mums vienkārši nav kapacitātes, nav arī resursu, lai investētu 11. klasē. Un tad, tad kas mums ir? Mums ir Čehols. Sākam ar Čeholu domāt, ko mums vajag ar to Čeholu un kā mēs varam viņu pārdot vairākiem cilvēkiem. Un tad, principā, šis ir, man liekas, manā dzīvē bija tas brīdis, kad nostrādā tie visi kvoti, kur tu, ka tu saka, ka visas grūtības sākumā tur ir smagas, vai ne, un beigās tev paliek vieglāk, kā tu dari, vai kā tu pārvari kaut ko. Un šis, laikam, ir tas brīdis, kad bija tāds, kad tev liekas, ka viss ir slikti, tu esi aizbraucis kaut kādiem pirmajiem pasākumiem, tirdziņiem, un nevienam nevajag to. Tu esi ieguldījis savu laiku un riktīgi mēģinājis paralēli studijām visu kaut ko haslot un darīt, lai tikai tas sanāktu, nekas nesanāk tev. Un tajā brīdī tev ir tāds, vai tu nolaid rokas, vai tu vienkārši screw it, let's go. Ejam, daram, cik vien varam līdz brīdim, kad tiešām tā kā saprotam, ka nekas.
Un tajā brīdī vienkārši mēs pieteicāmies visādiem projektiem, pasākumiem, braucām, turpinājām runāties. Un tas viss kaut kā man aizdeva. Es atceros, bija tāds geto startup. Tajā gadā bija tāds tā kā Geto Games organizēja kaut kādu startupiem, jaunu uzņēmējiem no vidusskolas ideju konkursu. Un mēs aizbraucām uz to, mēs tur neuzvarējām, bet es dabūju, vienam no tiem vadītājiem ļoti iepatikās tas, ko mēs darām. Un kaut kā mēs tur sakanaktējāmies, viņš tur iedeva kontaktus, es aizbraucu Rīgā pie viņa, un viņš teica, ok, es tev aizdīšu pie pāris investoriem. Es tās, kā 11. klasē, tev nav beigta daudz sapratnes, ko nozīmē investors. Man pat nav sapratne, ko es pārdodu, jo man tā kā reāli nav nekāda produkta. Un plus es iekāpu kaut kādā džeka mašīnā Rīgā, tā kā nezinot, kur mēs braucam, bet, ok, let's go, skatīsimies, kas tas sanāks. Un tad mēs aizbraucām, es atceros, Ķīpseles halli, un tur bija Ķīpseles halles īpašnieks, un, man liekas, vēl viens kaut kāds investors. Es pat tiešām neatceros vairs viņu vārdu. Un es viņam noprezentēju to savu ideju, to Čeholu ideju. Un viņš saka, ka šis total crap. Tiešām tāds, kas tev nevienam nevajag. Un, zin kā, man ir tāds sauns pēc dzīves es, un ja kāds man saka, kā saka, viss slikties, tā kā pretreakcijā uzreiz es, un nē, nav tā. Bet viņš tāds, ok, labi, klausies. Nav arī tik slikti. Es tev pateikšu 5 lietas, kas tev ir jāuzlabo, un tad, man liekas, šis var, tā kā izaugt par labu biznesu. Un viņš man saka, teikt, hei, klausies, tur ir, zin kā, ir dziesmu deju svētki, ir ļoti daudz cilvēku, viņiem nav kur sēdēt. Iedomājies, ja tev ir pie tā Čehola kabatiņa, ko tu vari noņemt, tajā kabatiņā salikt kaut kādas mazās lietas, kas ir dejotājiem, telefons rokā vai kas, un tajā kabatiņā tu iestrādā tādu mīksto materiālu, uz kura, piemēram, ja nav kur sēdēt, tu vari apsēsties, vai ja ir slapšs, tu vari apsēsties. Man tas pirmajā brīdī likās tas zin kā, es nedejoju, es neesmu bijis nekad dziesmas, sīkums, bet ok. Tad viņš vēl pateica, hei, bet būtu forši, tev būtu viens maiss, jo, piemēram, dejotājiem ir tādi, lieta, ka tev ir garš kostīms un īs kostīms, un tev 2 maisi jāņem, kas man likās tas, kāpēc likās ņemtu 2 līdzi, bet, laikam tāda arī. Un tad viņš saka, uztais tādu vienu, kur tur ir pārmainīt tos izmērus. Tas ok, interesanti. Un tad viņš šādi visu laiku visādas funkcionalitātes ieteica. Un es tāds riktīgi down pēc tā mītinga, atceros, atbraucu mājās, aizgāju pie skolotājas un izstāstīju viņai visu. Un es tāds, šo laikam nav vērts turpināt. Un, zin kā, ka tur tiešām 11. klasē iedomājies, tev atnāk kāds biznesa cilvēks, kurš ir sasniedzis kaut ko dzīvē, un tev sākumā pasaka, ka viss ir riktīgi briesmīgi, tad iedod labas idejas, bet tu jau sirdī tā kā fokusējies to, ka viņš ir pateicis, ka viss ir slikti, vai ne? Un skolotājs izstāst vēlreiz par tām funkcijām, ko viņš ieteica. Un es viņai atstāstīju visu, un viņa teica, pagaidi, pamēģinam uzšūt šitādu, paskatāmies, varbūt tur kaut kas ir. Un tā es atradu kaut kādas šuvējas vietējās, izzudīju visus Madonas pagasta šuvējas, kas mājās kaut ko dara. Paņēmu lētāko, kura vienkārši var kaut ko ātri uzšūt, uz šo pirmo prototipu. Aiznesām kaut kādiem dejotājiem, dziedātājiem, tā kā saprotu, ka saka, riktīgi labs kaut kas. Tā mēs uzšuvām, man liekas, 20, pa tirdziņiem braukājot, pārdevām tos 20, visu principā arī katrā tirdziņā. Sākām ar tādu materiālu, kas burzās, tā lēnā garā pārgājums dārgāk, kas neburzās, kas ir vēl tur bišķiņ krutāks. Un tā soli pa solim kaut kā sākām saprast, ka viņš to kādam tiešām vajag. Un, gan ļoti, ļoti gari izklāstīju, bet tas stāsts tiešām viņš sākās tā, ka tev ir tik daudz downs, un tu sāc ar vienu ideju, un tu nonāc pie kaut kā cita. Un tas, man liekas, tagad es vienkārši, kad būvēju startupu, es saprotu to, ko visi saka par pivoting, you pivot idea, ka tā kā tu sāc ar to ideju, kas tev liekas, kas tev kas būs, bet kamēr tev nav tie klienti un kamēr tev nav tas feedbacks vai kaut kāds super unique understandings par konkrēto nišu, kur tu būvē to produktu, tikmēr jau tu nekad 100% nezinās, ko cilvēkiem vajag. Tu zinās tikai to, tad, kad kāds nevis pateiks, ka viņam to vajag, bet ka viņš reāli ar savu naudu pateiks, ka viņam to vajag. Un tā, ka tev būs vairāk tādu, tad no tiem tu varēs paņemt to esenci un saprast, hei, ja 20 cilvēki ir gatavi maksāt par šito, tad noteikti ir vēl 20, vēl 100 gan jau, vēl varbūt 200, 300 tūkstošiem, kas ir gatavi maksāt par to. Un tas tagad tā atskatoties atpakaļ, tas reāli, tā kā saka grāmatās, tu sāc ar kaut ko, tad tu pivot, tu nonāc līdz kaut kam labākam, tā bija feedbacku, un tā vienkārši izpriekšu. Wow. Jūs tagad pārdevāt dziedātājiem, dejotājiem, un pēc tam viņi jums feedback taisīja?
Jā, principā. Arī katros tirdziņos, zin kā mēs latvieši esam tik daudz dejotāji, tik daudz dziedātāji, koristi. Biju. Super. Un tāpēc kaut kādā mums bija tie tirdziņi, tur Dominā notika vai Rīga Plaza tajā laikā. Un vienkārši cilvēki iet garām, un mēs tā kā ar to savu sales, to velkam viņus klāt pie stenda un sākam runāties. Līdz brīdim, ka atrodam tur kaut kādus, kas reāli, kas dejo vai kas ir dejojuši, un viņi sāk stāstīt, ka jā, bet šis ir baigi forši. Iedodat kontaktus, es gribu aprunāties ar visiem dejotājiem mūsu kolektīvā. Un tad, kad mēs nonācām līdz tam brīdim, kad mēs jau varam nevis tur 5 nedēļā sašūt, bet tur, piemēram, 100 nedēļā sašūt, tad jau tas palika vēl interesantāk, jo tad jau bija interesanti iet pie tāda kolektīva, kā viens no ilgākajiem klientiem ir kolektīvs Līgo. Un viņi reāli 10 gadus izmanto mūsu maisus. Un katru gadu nāk jauni dejotāji vai kāds kaut ko pazaudē, un viņi ņem vēl klāt. Un, man liekas, nesen bija tas, viņi atkal bija viens pasūtījums no viņiem, un viņi atnes to pirmo maisu, ko viņi pasūtījuši. Es skatos to pirmo un uz to jauno, un es tāds, kurš bija īstais? Kurš tā kā vecais, kurš jaunais? Viņi tā kā tik ļoti, man liekas, ka dejotāji tiešām novērtē to kvalitāti, ko, it kā tā cena, ja tā paskaties uz kādiem Ķīnas ražojumiem, ir augstāka, bet tieši tāpēc mēs ražojam Latvijā. Mēs cenšamies ar to kaut kā arī uzspēst, ka tas ir tāds kaut kas. Jā, man arī pierakstīts viens jautājums bija kā par kļūdām, grūtībām, ka tu ej iekšā un tev ir grūtības un ka tev nenolaižās rokas. Bet tagad es dzirdot tavu stāstu, skatos, ka tev ir gan apkārt cilvēki, kas palīdz, gan tev ir, nezinu, kaut kāda iekšā tā uguns, kas vienkārši dzen uz priekšu. Ok, jūs pārdevāt sākumā no 10, 20. Kurā brīdī bija tas, kad šitais aiziet, šitais ir, ejam iekšā? Ziniet, īstenībā tagad tā skatoties, es tagad būvēju startupu, un startupā, lai dabūtu to sajūtu, man liekas, ir tev jātiek līdz kaut kam tiešām tādam, ka tev, es nezinu, tev 5-10 tūkstoši mēnesī ir apgrozījums, tad tu saproti, ka ok, tā kā tiešām kādam šo vajag un ir labs biznes. Tajā brīdī es biju skolēns, man nebija nekādi mortgage paymenti, nekādi, palielam, neko nevajadzēja maksāt dzīvē par vecākiem, vai ne? Un tajā brīdī, kad tu pārdod, piemēram, nezinu, tur jau pirmos 20 maisus, tev jau ir, nezinu, tur pārsimts eiro kontā, un tev jau liekas, riktīgi nice, jo, zin kā, jau big money, un jau tajos brīžos, kad bija kaut kāds brīdis, kad es braucu uz Rīgu mācīties matemātiku un pie draudzenes, es sapratu, ka man vairs nevajag prasīt naudu vecākiem. Tā kā, kad man pašam pietiek, un tā arvien katru reizi saproti, ka tev pietiek arvien vairāk. Nekad nav bijis tā, ka tas bizness ir, super veiksmīgs un tik daudz, ka tu vari nestrādāt vai kaut ko tam līdzīgi. Bet vienmēr, tā kā, tas brīdis, kad tu saprati, ka tu vari pats sevi jau kaut kādos 18, 19 gados, tā kā vienkārši varbūt ne fully uzturēt, bet, nopirkt lietas, ko tu gribi for fun par savu naudu, nevis par vecāku naudu. Tad likās tāds, ok, šis ir kaut kas, kas strādā. Tas bija tāds, foršs sajūta un tāds svarīgs, laikam, pašam priekš sevīm. Man nekad nav paticis vecākiem prasīt naudu, jo man vienmēr tā kā, nezinu, mindsetā ir bijis, ka tev ir jānopelna tas. Un tad ar šādu biznesu tas bija, to var jāapvieno forši. Un tu, principā, 12. klasi pabeidz, jau ir bizness, jau ir tā sajūta, ka ir. Un, un pēc 12. klases, kāpēc tu izdomāji iet uz Zviedriem? Kāpēc tev nav tā, man ir bizness, man jau viss iet, kāpēc man jāmācās? Jo tu iepriekš teici par to vidusskolu, ka tev vēl 3 gadi, kāpēc ķipa jāmācās. Un tu vēl aizēji un izvēlējies ne tikai pārāstu augstskolu, bet Zviedrus, kur ir, žoska. Es neesmu tur mācījies, neesmu pat īstenībā dzirdējis, kā tur ir, bet es ticu, ka tur ir jaudīgi. Nav viegli, tiešām. Es pat teiktu, ka, ja daudzi domā, ka Zviedrus vai tu vari pabeigt tad, kad tu esi riktīgi gudrs. Es drīzāk teiktu, Zviedrus tu vari pabeigt tad, kad tu esi kaut vai vidēji gudrs, vispār saproti lietas un esi ar atvērtu mind, bet drīzāk, ka tev ir nenormāli liela neatlaidība. Ka tu tā kā vienkārši, ka tu esi gatavs mācīties, vienkārši ieguldīt laiku, jo, lai tu dabūtu kaut kāds rezultāts, tev ir jāiegulda laiks. Tā ir mana ticība jebkurā lietā, ko es daru. Man dzīvē nekas nav nācis viegli vai nokritis no gaisa, man vienmēr ir tāds, ja es turpinu ieguldīt laiku un daru kaut ko, man atnāks kaut kas atpakaļ, noteikti. Un tikai ar to. Nevis, kad es ielikšu bitcoinā un pēc 10 gadiem man būs nezinu kas vai ne. Es vienkārši tam neticu, jo man tas nekad nav strādājis. Bet runāju par Zviedriem, man īstenībā pašam bija ļoti liela tā kā pārdomas tajā brīdī, jo likās, man jāmaksā, tajā laikā, man liekas, bija
11,000 par studijām, 10,000. Un tajā brīdī es negribēju arī, lai vecāki maksā. Man likās, es paņemšu to studējušu kredītu, paskatījos tos procentus un likās, viss pabeigšu augstskolu, būs darbs vai biznesa, tā kā mierīgi. Tad man likās, bet pagaidi, ja es varētu tos 10,000 paņemt no bankas un ieguldīt savā biznesā, vai tas nebūtu loģiskāk šobrīd iemācīties. Un kaut kā tajā brīdī, kad tagad atskatās, man liekas, ka varbūt atkal tas bija tāds man iekšēji nākamais challenge vienkārši priekš sevīm. Ka esmu pierādījis, ka es varu uztaisīt biznesu, esmu pierādījis, ka es tur varu uzvarēt Latvijā, esmu pierādījis, ka esmu tā kā Eiropā dabūju to otro vietu ar komandu, bet kas ir nākamais tā kā priekš manīm? Es neesmu neko īsti pierādījis, varbūt tādā, biznesa finance pusē, tieši varbūt mācību ziņā. Okay. Pamēģināsim tikt Zviedros. Ja tikšu Zviedros, tad izdomāšu, ko darīt. Iet mācīties vienā. Un tā, kad es tiku tajos Zviedros, tad bija tāds, labi, jāmēģina, jāiet. Un, bija kaut kāds brīdis, ka likās, ka varbūt, ja būtu ieguldījis savā biznesā, iespējams, tas biznes būtu kaut kur citur šobrīd. Bet nekad nav bijis tā, ka es nožēloju to izvēli. Man likās, tas man vēl viens challenge dzīvē. Tikai 3 gadi, kas likās, it kā vēl 3 gadi, bet tajā pat laikā tikai 3 gadi, tie nav 4 vai 5, kā citur mācoties. Likās, ja jau es uzņems, tad jāiztur līdz galam, neko darīt. Super, man patīk, ka cilvēki sevi challenge'o. Un mācoties Zviedros, tu arī turpināji darboties savā uzņēmumā. Kā ir apvienot tādu universitāti ar savu biznesu? Atkal, man ir kaut kā, man liekas, es neuzskatu, ka esmu nenormāli gudrs par kaut kādām lietām. Man liekas, es neesmu nevienā lietā ļoti labs. Tā kā es esmu labs ļoti daudzās lietās, bet es neesmu tā kā tur izcils kaut kādā vienā. Piemēram, es nezinu, ir man draugi, kas ir izcili muzikanti, ir izcili sportisti, un tā kā tiešām nereāli labi. Es spēlēju, piemēram, basīti, bet es nekad neesmu bijis tur nereāli labs. Esmu bijis pietiekami labs, lai forši spēlētu, lai kompetitīvi uzspēlētu ar šomiem, bet nekad neesmu bijis ļoti labs. Un tas pats ir ar dažādām lietām. Tas man liekas, ka manā dzīvē es māku apvienot tās lietas, jo es tā kā, kas varbūt nav vienmēr labi, bet es tā kā māku pagramstīties no visa un būt pietiekami labs visā. Tāpēc tā apvienoša arī bija vairāk par to laika menedžmentu, kad mācīties, kur mācīties. Un īstenībā pirmais gads bija visgrūtākais, jo man bija jāsaprot vispār, kā es varu iemācīties, lai man paliek tajā galvā. Jo es sēžu lekcijās un es reāli vienkārši pa vienu ausu iekšā, otrā ārā. Es atnāku no lekcijas, bet vispār no idea, par ko bija tas. Jo man arī, Madonā tā angļu valoda nebija tā labākā, un es atnāku, viss ir angliski, un financial kaut kādi terms, ko tev vispār nav ne mazākās idejas, ko tas nozīmē. Es pavadīju, man liekas, pirmos 3 mēnešus vienkārši googlējot kaut kādus, ko tas nozīmē, ko viņi mums māca. Un tad vienkārši to biznesu kaut kā vilku, es skatījos uz to kā vairāk uz atslēgt smadzenes no skolas. Ka bez mazīgi kā hobijs. Bet tajā pat laikā tos pirmo pusgadu Zviedros es nometu pavisam basīti un sportu nost, kas bija ļoti liela kļūda, jo otrajā semestrī, kad īstenībā Zviedros paliek arvien grūtāk, un vispār otrajā gadā, kad Zviedros vēl paliek arvien grūtāk, es sāku trenēties daudzreiz vairāk nekā pirms tam. Un man sekmes un vispār tas uzskats par skolu, par mācībām, man viss sāk iet daudz vieglāk. Un es sapratu, ka īstenībā tas balans tev nav tikai tu mācies, bet tas balans tu mācies, kur vari bišķiņ atslēgties biznesu padarot reāli, nevis tikai tu teoriju dari, bet kur tu praksē pamēģini kaut kādas lietas, un plus dari kaut kādu savu hobiju, ceļuši sportu, lai tu, esi mentāli normāls un fiziski normāls, tas man tāds game changers bija. Es tikai zinu, es vienmēr esmu sportojis, vienmēr līdzies, ka tā jādara, bet kad tev ir riktīgi daudz darbi un tik grūti, liekas, tev vienkārši nav laika. Bet tas nav laika, ir tāds, vienmēr vari atrast, kaut vai to pusstundu aiziet izskrietos, kaut vai 3 kilometrus vai apiet 5 kilometrus aplīti, klausies podcastu vai lekcijas ierakstu, un tu vari izdomāt visu kaut ko, lai to darītu, un tas man bija tāds, wow, ja es sportoju, man iet labāk skolā, kā vēl tu mazāk laika skolai, bet Jā, reizēm ir tā, ka nevis tā problēma ir tajā pašā lietā, ko tu dari, bet kaut kādās citās, un kad tu citas uzlabo, un tad aiziet tā. Tu minēji par laika menedžmentu. Kā tu tā kā interesi radīji universitātē?
Ja tu sākumā mīgi cieti un nevarēji vienu augstu iekšā otru ārā. Kā tu radīji interesi? Es sapratu to, ka es nevaru piespiest sevi iemācīties no lekcijas, ja man tiešām tā kā, ja man vienkārši nepaliek tas knowledge galvā. Es vēl joprojām neesmu īstenībā atradis veidu, kā es no lekcijām varu iemācīties, sēžot kaut kur. Man ir galvā domas šaudās par pilnīgi visu, jo man apkārt ir vēl cilvēki, vēl kāds, nezinu, tev kursabiedrs iečuks kaut ko, pajoko vai kas, un man vienkārši uzreiz tā smadzeni risina nākamās lietas. Un tas, ko es sapratu tajā 2. gadā, ka tiešām vairs nebija failed eksāmeni un tādas lietas, tad, ka man ir jānosēž vienam pašam pie tā priekšmeta, man ir sākumā pašam jāiziet cauri, neviens mani netraucē, vienkārši nofokusējas konkrētai lietai, paņem nost telefonu, paņem visu distractionas nost, un es pats saprotu to lietu, ko man māca, nezinu, tur financial accounting. Es izietu cauri, es saprotu, ko tas nozīmē, ko man māca. Un tad es vienkārši uzsūcu to knowledge kaut kā arī no tām lekcijām pamazām. Bet man vajag pašam sākumā to izdarīt, pašam saprast, un tad man tas makes sense, kas stāstīs. Jā, same par mani. Super. Bet jā, tas varbūt vēl bišķiņ par šo, ka man liekas, tā ir tā riktīgi liela grūtība, kas ir ne tikai augstskolās, bet arī kaut kādā vidusskolā. Man brālis tikko 12. klasi pabeidz, un ja tu nevari uztaustīt to veidu, kā tev paliek galvā tas knowledge, tev visu laiku liekas, ka tev kaut kas nesanāk, vai ka tev riebjas, vai ka tev skolotājs nemāk iemācīt, vai viss ir slikti. Bet tas brīdis, tā, kad tu uztausti to, kā tev strādā, vai vizuāli tu atceries, vai viens pats tu izmācies, vai tiešām man, piemēram, kursabiedrs bija, kurš no lekcijām, viņš reāli gāja uz visām lekcijām, vienkārši klausījās, pat nepierakstīja, bet visam tā kā visu saprata klausoties. Un mierīgi nolika eksāmenus. Jā, tas ir laikam katram savējais. Jā, man arī visādas tehnikas ir bijušas, kā es mācos tur, vai taisu acis centos atkārtot vai lasīt. Bet tas, ko tu minēji, ka tu sākumā aizēji cauri un pēc tam aizēji uz to lekciju, jau ar kaut kādām zināšanām, tad tā vieglāk ir. Jā, ok. Podkāstu laikā ir tāda vidus daļa, kur ir 50, es uzrakstīju tīpā ātrie jautājumi, bet parasti ar viesiem ir tā, ka uzdod un dažas atbildes vienkārši garāks, un tad tie jautājumi bišķi ir tādi, kā ir. Bet uzdevums ir, es tev jautāju, un tu vienkārši šauj pirmo. Let's go. Mīļākie svētki? Ziemassvētki. Kādu grāmatu pašlaik lasi? Es lasīju nesen acquisition.com, kā saucās? Alex Hormozy. Alex Hormozy, jā, man liekas, $100 million leads. Leads, otro daļu. Man liekas, jā, to. Labi. Ir man listā. Vai pasaule progresē vai regresē? Progresē. Kāds ir lietotākais emoji tavā telefonā? Rēcošais tas smaidiņš ir tā kā... Ar vienas arī? Jā. Vai tev ir māsas vai brāļi? Jā, man ir gan māsa, gan brālis. Tu esi jaunākais, vecākais? Vidējais. Vidējais. Mīļākais priekšmets vidusskolā? Matemātika, laikam. Ja tev būtu jāizvēlas aktieris, kurš spēlētu tevi filmā par tevi, kurš tas būtu? Varbūt tā pavisam pirmais, kas iešana McConaughey. Matthew McConaughey. Jā, Matthew. Okay. Spētu iedomāties. Jā, viņš tas piedūrīs diezgan cilvēks. Tad, kura cilvēka kurpēs gribētu vienu dienu pastaigāt? Iespējams, ka Maska, Ilona, tikai tāpēc, ka man vienkārši fascinē, kā tu vari vadīt tik daudz uzņēmumus. Vienkārši gribētu saprast, kā tu vari vienā dienā izdarīt tās visas lietas. Tas man vienkārši liekas impresīvi. Cilvēks, no kura visvairāk esi iedvesmojies? Man laikam nav tāda konkrēta, visu laiku ir kaut kādi, es paņemu no katra kaut kādas papildus lietas, bet ja tā skatās no uzņēmuma pirmajām dienām vidusskolā, tad laikam Steve Jobs, tā kā tiešām tas mindsets un tas ko viņš ir izveidojis. Fascinē. Tu esi lasījis viņa grāmatu? Jā. Super. Grāmata, kura pamodināja prieku pret lasīšanu? Es šo jautājumu uzrakstīju ar tādu domu, ka tu iepriekš nelasīji, un tad kaut kā... Īstenībā, ja pavisam godīgi, Harijs Poters. Kaut kādā 6 gados man vispār man grūti gāja ar lasīšanu. Mamma man piespieda, sarunāja mani, kad izlasi lūdzu Hariju Poteru, jo man ļoti patīk filmas. Un man likās, nē. Un viņi man atveda pirmo grāmatu to. Un es reāli neizgāju ārā no istabas 2 dienas. Es vienkārši lasīju to grāmatu abas tās 2 dienas. Un tad līdz kaut kādiem 12, 13 gadiem es izlasīju visas grāmatas kādas 4 reizes. Wow. No vāka līdz vākam. Tas man laikam tā kā man tiešām...
Es tagad atceros, ka tas man radīja nenormālo prieku lasīt grāmatas, nevis skatīties kaut ko vai spēlēt kaut ko. Un kas bija pirmā grāmata, kur tu pats sev nopirki? Kaut kādi noteikti, tas pats varētu būt Steve Jobsa, iespējams, jo tas bija viena no pirmajām biznesa grāmatām, ko es, man liekas, izlasīju. Man liekas, ka es to arī sev nopirku. Kas ir viena lieta, ko māma vai tētis tev iemācīja, kas mainīja tavu dzīvi? Tētis, laikam, viņam ir tāda forša mainz, viņš visu laiku joko, un viņš tā kā uztur to, man liekas, kompānijā, to gariņu bišķiņu ar jokiem, ar kaut kādiem piedūrieniem, un tas man vienmēr licies, ka ir forša, ka tu vari tā kā pozitīvismu ienest. Un mamma atkal, laikam, to kaut kādu godīgumu. Nu, ja tu esi godīgs un dari lietas godīgi, tad lielāka iespēja, ka tev pretī arī tas nāks. Protams, ka nevienmēr tas notiek tā, bet, kad piedomā, darot labas lietas, tev visticamāk atnāks atpakaļ labas lietas. Zelta vārdi. Par kādu profesiju tu sapņoji, kad biji mazs? Man liekas, bija kaut kāda standartā pavisam maz, ka tu sapņo par policistu vai ugunsdzēsēju kļūt. Kaut kas no tā. Notikums, kas sagādāja visvairāk prieku pēdējos gados? Kas ir pēdējie gadi? Divi. Kāzas, laikam. Kāzas. Es tieši skatījos tev Instagram un domāju, ja es teikšu gadu atpakaļ, tad kāzas tev bija kaut kad... Pagājušajā vasarā, jā. Vai arī honeymoons. Tas bija arī tāds, ko es ļoti, ļoti gaidīju. Uz kurien es braucu? Uz Maurīciju. Es nezinu, man sieva daudz ko izplānoja kāzām, un es biju tas, kurš uz manīm ir honeymoons, un tad es tādu research uztaisīju par, man gribējās siltu vietu braukt, un tad mums patīk ļoti haikot, mums patīk silts, mums patīk okeāns, ūdens, un tad tas bija tāds... Vēl 5am klubā viņi arī bija sākumā. Jā. Tas īstenībā bija viens, kad es domāju par vietu, kā Maldīvas, tur, nezinu, Bora un visas tās standarts, un tam man likās, bet tur īsti nav ko citu darīt. Mums apnīk tur gulēt tikai, mums gribas kaut ko vēl padarīt. Un es atceros, ka 5am klubā tur bija kas tā par vietu, kur viņš tik labi izstāstīja, cik tur forši ir. Un es sāku googlēt, sāku skatīties, un reāli es tāds, šis kaut kas labs. Un kā bija aizbraucot? Bija tā, ka cilvēki ir laimīgi un tādā garā? Jā, bet es teiktu, ka tas nav tā kā tikai Maurīcijām. Es vienkārši esmu bijis uz citām salām. Mēs bijām Havajī, piemēram. Un ne visi cilvēki, protams, tur ir arī homeless cilvēki, arī Maurīcijās ir, bet tas island cilvēku vibes un tas tā kā, es nezinu, tu vienkārši pusdienu pārtraukumā iemet savu surfa dēli savā pikapā, aizbrauc pasērfu un tu vienkārši baudi dzīvi. Tā kā nevis, ka tu nestrādā, bet tu vienkārši, kāds man zvanīs, Dievs, kas notiks? Pacelšu pēc 2 stundām, atzvanīšu viņam. Un tas, man liekas, ir tas beauty, tas happiness, kas viņiem ir savādāks nekā mums, piemēram, Rīgā, vai ka tu ikdienā kaut ko dari, tev visu laiku liekas, jāpaspēj, jāizdara, ja nenotiks tas, tad tas un šitā, viņi vienkārši baudi. Tā kā. Tu redzot to, vari kaut ko, esi paņēmis sev? Jā, mēģināt tos kaut kādus brīžus, ka tev nav vienmēr jābūt tā kā tajā alarm stage'ā, ka tev visu laiku liekas, ka, Dievs, ja šodien neko neizdarīt, viss ir slikti. Nē, iedod savu laiku reizēm to arī vajag tev. Ja tu vari sev godīgi pateikt, ka tu tā, ej uz kaut kādu savu mērķi un tu, nezinu, pat dienā, kad tu neko nedari, tu vari kaut kā sevi pavirzīt uz priekšu tam mērķim. Es nezinu, palasi grāmatu, nav tev vienmēr jāstrādā. Pasporto vairāk. Dot kaut kādu atkal, varbūt jaunas emocijas. Man, piemēram, pēc džima katru rīti, ja es ieju saunā un sēžu saunā, man rodas tik daudz jaunas idejas. Es nezinu, kāpēc tas ir saunā vienkārši. Nāk kaut kādas pilnīgi random idejas, ko es nekad nesēžot pie datora hardcore strādājot, nekad man nenāk. Un laikam tas ir tas, ka tev bišķiņ iepauzē, dot sev laiku, nemauc visu laiku sev, ka hei, tu neko nesi izdarījis, neko nesi sasniedz, jo tāds domas iezogas reizēm. Un tas ir laikam, ko tas island vibes iedod. Kura valsts izdzer visvairāk kafijas? Latvija. Mums ir tik daudz kofiju šopu jautājuši, ka es nezinu. Nē, Latvija izdzer alkoholu. Pareizi. Somija. Wow. Zinot, ko tu zini tagad, kādu padomu sniegtu savam 18 gadus vecajam es? Ir tāda lieta biznesā kā gut feeling, intuīcija. Un tā intuīcija ir ļoti neloģiska lieta, jo tā, kad tu izmācies zviedrus, kur tev izstāst par visām tur iespējām, ko tu vari prediktot savu income un tur prediktot, kā tev biznesa attīstīsies no, nezinu, makro, mikro, tur visādām pusēm, tad ir tā intuīcija ir tā lieta, ko neviens tev nevar prediktot vai pateikt, vai kas būs, kas nebūs. Un tas, ko es ieteiktu, ka
vairāk paļaujies uz to savu gut feeling, jo tas gut feeling ir, tā kā es nezinu, ir kaut kādi decision, ko esmu pieņēmis vienkārši balstoties uz to un ir sagājis. Un tā ir ļoti daudzi uzņēmēji, kuriem nav ne zināšanu, kuriem nav ne super kaut kāda unique skilla, bet viņi ir uzbūvējuši milzīgs uzņēmums. Un ar daudzām lietām vienkārši paļaujoties uz to uz intuīcijas feelingu. Un tas, kas man šobrīd bišķiņ klibo, ir kaut kādos varbūt biznesos, kur tu varbūt nedaudz norausties darīt lietas, jo tas neliekas loģiski. Ja tu uzliec visus papīru, vienkārši neliekas loģiski. Bet, tu nevari uztaisīt kaut ko super unique vai kaut kādu lielu added value vai lielu biznesu, darot visu, kas liekas loģiski. Tāds nekad nesanāk, vai ne? Un tad paļauties savai tā intuīcijai, jo vienmēr būs tie iemesli vai lietas, kāpēc nedarīt vai kāpēc kaut kas nesanāks. Tad, ja tev ir tā, ja tu tiešām tici kaut kam, tu ir sajūta, ka jādara tā. Jādara tā, visticamāk ir. Basketbolā bija čojs, poņa un ņuhs. Jā, tieši tā. 3 lietas, kuras raksturo veiksmīgu cilvēku. Laime, nezinu, vai tā ir lieta, bet ka tu vienkārši esi pamosties un esi laimīgs par to, kas tev ir apkārt. Ģimene noteikti. Un laikam vienkārši labi cilvēki līdzās, jo arī biznesā ir nenormāli svarīgi, ka tu ej uz biznesu, kur tev ir blakus forši cilvēki, kur tu vienkārši gribi ikdienā satikties. Super. Viena īpašība, ko jūt cilvēkā, kas pasaka, nē, es negribu ar tevi draudzēties. Jā, ir tāds kaut kad basketbolā, man liekas, man treneris teica par, bija tāds viens komandas biedris, ar kuru visiem gāja grūti. Un viņš viņu kaut kādā vienā reizē noteica, ka viņam ir, tā kā nosauc, ka viņam tas raksturs ir tāds indīgs. Un es, man liekas, arī varu pateikt, ka cilvēkam tas raksturs ir tāds, ka viņš tev saka visu labi, ka viss ir forši un viss ir kārtībā, bet tev ir tā iekšā tas feelings, ka es nevaru īsti uzticēties, tā kā, ka kaut kas tur nebūs, kaut kā, ka viņš var iedurt dunci arī mugurā kaut kādā brīdī. Un, un tad tā otrā lieta, laikam, kas man var riktīgi asinis uzsist, kas ir maz lietas, kas man var uzvilkt, bet ir tā kā, ka tu nerēķinies par citiem cilvēkiem, ka tev vienkārši liekas, ka tu dzīvo, viens pats uz šīs pasaules un tev par vispārēju ir vienalga, ka tev tā kā, vienalga, es nezinu, ja tante ratiņkrēslā un tu iekāpi liftā un aiztaisi speciāli ciet, tas man liekas vienkārši tā kā, tas cūcīga rīcība vienkārši, ka tu, domā tikai par sevi, kaut kādas tādas lietas. Un tas, ja es redzu kādreiz ikdienā, uzreiz ir tāds red flags, ka cilvēki tā domā, jo tas noteikti arī parādās biznesā, tas parādās friendship, palielam visās lietās, manuprāt. Un tas man arī kādreiz ir bijuši tādi cilvēki, kas vienkārši, par sevi tikai nedomā par citiem apkārt. Manuprāt, lielākās pasaules problēmas ir no tiem, kas domā par sevi, par to egoistisko. Jā. Tieši tā, jā. Ja tev nevajadzētu gulēt, ko tu darītu šajā brīvajā laikā? Tā viens noteikti sportot bišķiņu vairāk, un otrs bildot vēl startup, jo bildojot startup, tev visu laiku liekas, ka tu neko neesi izdarījis, jo tev nav tā kā tāda nav daudz lietas, kas ir tangible, ko tu vari, tā kā, nezinu, izsvītrot un liekas, šitas ir izdarīts, viss ir tāds, nezinu, tur izdomā to, uztaisi to, bet kas tā kā īsti nav tāds, ko tu vari easily izsvītrot ārā, un tad laikam papildus laiks diezgan daudz noderētu. Kas ir tas, ko saki, ka izdarīs, bet vēl neesi paspējis? Man bija sen ideja uztaisīt TikTok kontu, kur tu vienkārši piedūrienas kaut kādus ieliec par pirmā ideja bija, ka es vienkārši parādu, kā pamēģināt no 0 līdz, tur nezinu, līdz 1 M tikt līdz 30 gadiem, vienkārši uzņemties to risku, self-accountable, katru dienu vienkārši vienu video ielikt. Un tā otrā lieta man bija tāds, būtu riktīgi rēcīgi uztaisīt kaut kādu TikTok kontu, kur vienkārši visi liek šo if I reach 200k followers, then I'm gonna do this and that, or I'm gonna do this and that every day to reach 200. Un tad man bija tāds, ka varētu uztaisīt kontu, kur I'm gonna do absolutely nothing until I get 200k followers. Tu vienkārši sēdi video, kaut kāds 15 sekundes. Day one of doing absolutely nothing. Un tad mēs ar draugiem redzam, ka šo vajadzētu uztaisīt. Un tā arī es visu laiku saņēmies. Bet uztaisīt, ritīgi labi ideja. Man tā liekas, ka tieši šitais varētu... Tas varētu būt tāds ritīgi kaut kas rēcīgs. Man, tā kā tie video, kas metās par to, es izdarīšu to, un tas... Bet šitais te būs kaut kad nākamo nedēļu online. Jā, tev ir nedēļa reāli izdarīt. Jo es domāju, ka kāds nozaks šo ideju. No kā tev ir bail? Laikam pazaudēt tuvus cilvēkus apkārt. Tas, jo naudu vienmēr var nopelnīt un izdomāt, kā dabūt.
veselība. Ja tu piedomā, manuprāt, tu vari arī kaut kādā ziņā ietekmēt to, kā tev ir, bet jā, cilvēki apkārt ir ļoti svarīgi. Tas man liekas tāds. Mīļākā filma? Es nezinu, Harijs Poters varbūt, bet jā, I don't know. Bērnības. Saulēkts vai saulriets? Saulēkts. No 1 līdz 10, cik labi glabā noslēpums? 9, laikam. Varbūt kādreiz izstāst kaut ko sievai, bet tad tie nav tik svarīgi. Ja varētu pajautāt Dievam vienu jautājumu, kāds tas būtu? Kas vēl ir tur? Visumā. Tā kā mēs esam tik maza daļa no tā visa. Kāpēc vispār ir tik daudz vēl kaut kas? Man tas vienkārši kaut kādā vienā brīdī, kad es izlasīju to Stephen Hawkins grāmatu, saprotot, cik mēs esam maza daļa tajā, saprotot, ka in reality ļoti mazs šķens, ka mēs tiešām esam tā kā vienīgie, jo savādāk tas space un tas viss būtu vienkārši for what? Kāpēc tas radās? Un tas man liekas tāds, kā vispār tā kā nav pilnīgi nekādas idejas, smadzenes tur apstājas. Un Čoms bija iepriekšējā podkastā, es viņam uzdevu šo pašu jautājumu. Viņš atbildēja, kā iet? Tas arī labs. Pirmā lieta, ko ievēro pretējā dzimumā. Es saprotu, tev ir sieva, bet grūti teikt. Matu krāsu, laikam. Vai tev ir kāds tetovējums? Nē, bet īstenībā kaut kādu maziņu varētu kādreiz uztaisīt. Taurinīt, pristībā. Vai klausies kādu podcastu? Jā, šat tad reizēm ir tā, ka ejot kaut kur vai braucot, gribas kaut ko paklausīties, un citreiz ir tā, ka tikai mūzika gribas, un ka tas ir, lai atslēg smadzeņi. Un tad citreiz, ka tev tieši gribas, lai tos smadzeņi bišķiņ kustās, un es klausos Joe Roganu, bet diezgan reti, jo man gribas vairāk tā kā tieši tajos brīžos man gribas tā kā uzsūkt informāciju. Un bieži vien Joe Rogan tajos podkastos tur ir la daudzreiz. Un tad man ļoti patīk Lex Friedmana. Tur ir vairāk tā kā tiešām arī interesanti, par ko man vienkārši pašam interesē paklausīties. Un tas ir tāds, ka man gribas smadzeņi nodarbināt, ejot kaut kur vai braucot kaut kur, tad tas ir To Go podcasts. Ja tev būtu jāizvēlas ēdienas, ko ēstu visu dzīvi, kurš tas būtu? Iespējams, ka kaut kāds labs beef burgers. Tā kā tiešām briošu maizīt tāds. Tava go-to karaoke dziesma? Roķenē es biju dziedājis. Jā. Sirds sadig neparasti. Negaidījis tik pierast. Man Lauris Sēnis bija kādreiz mīļākais dziedātājs, kas bija tāds maziņš. Nice. Vai esi strādājis no 9 līdz 5 darbu? Jā. Kas tas bija? Sākās Covids. Mans biznes arī neviens nedīvoja, nebraukāja apkārt. Tāds lēns bija. Man liekas, bija jau pabeidzis skolu vai... Neatceros. Katrā ziņā vai pabeidzis skolu vai tūlīt pabeigšu. Un sieva strādāja turismā, un viņa pazaudāja darbu tur, un tad mums bija tās, hei, ko daram savām dzīvēm? Jo gribas kaut ko tā kā vairāk sasniegt bišķiņ. Un tad es ieraudzīju vienu vakanci, kur man vienmēr ir tāda dzīvē, kad es labāk pamēģinu, un tad es prasu forgiveness, vai arī es tā kā, ja ir kaut kas riktīgi crazy, liekas, tāpat pamēģināšu, kas notiks, man sitīs man par to, netaču. Un tad tur bija viena vakance, kur uz uzņēmuma vadītāja CEO piesakās. Tas kaut kā 22 gadi, man liekas. Uztaisīju savu CV, kur nav neviena cita vakance, kur es strādāju, izņemot savu uzņēmumu. Un es pofīgi domāju, aizsūtīšu viņiem. Un tad man zvana, sveiki, Kristiāna, tā kā mēs gribētu jūs izzināt uz interviju. Kāds sakars, kā, tā kā es čīsti nedomāju, ka man paņems. Un tā aizgāju to interviju, un tas uzņēmuma īpašnieks, viņš saka, man ļoti patīc, bet, sorry, tev nav pieredze, lai tev ņemtu par uzņēmumu vadītāju, tev būtu jāvada tur, 10 vai 11 cilvēku, sorry. Bet klausies, man ir cits uzņēmums, negrib tajā būt, tur, business development, kaut ko pamēģināt, un tad jau tur ātri var izaugt. Es esmu, ok. Un tad tā es nonācu tādā Sunstar Group, kas ir, godīgi jāsaka, garlaicīgs pakalpojums, kas ir darba aizsardzība, bet vadītājs bija ļoti foršs, un es ļoti ātri sevi pierādīju, ka es varu gan runāt ar klientiem, gan mārketingu sakārtot, gan kaut kādas lietas, kas man likās tā kā šis var nebūt vēl sakārtots, jo man bija viss tas knowledge no savu uzņēmuma. Un tā 3 mēnešu laikās kļuvu par grupas mārketingu vadītāju. Un tas bija mans tāds 9 to 5, tā kā pirmais. Un, paralēli kaut kāds savus tos projektus, tur ar sievu uzsākām, atvērām mārketinga aģentūru, tad viss paralēli. Un, jā, tas bija, laikam, pirmais tās 9 to 5.
Atkal redzot to, ka tu esi kaut ko izvēlējies, un atkal paliek šaurāks. Un tev ķipa vienas durvis atverās, un aiz tām ir vēl viens. Cik bieži veselīgi raudāt? Reizēm vajag izraudāties. Es domāju, nu, tāds sievietēm varbūt bišķiņu vairāk no offense, bet es redzējis. Bet džekiem arī reizēm vajag. Es domāju, nu, reizi 3 mēnešos tas, kas sakrājies, kad, ja vajag izlaist, nu, nevajag kaunēties, kad kādās ar viņu pasprūk. Kura kompānija tika saukta par Blue Ribbon Sports? Nike. Yes. Kādu mūziku tu klausies? Super dažādi īstenībā. Pēdējā laikā laikam visvairāk indiju tādu. Kāds Luminieris, kaut kas tāds? Jā, kaut kas uz to pusi. Nu, principā man nav tāda konkrēta viena artista, kas nenormāli patīk. Man patīk tā kā pamēģinīt. Un man ļoti, mēs bijām koncertā Rīgā uz Ex-Ambassadors. Un viņiem tur tās Viņi bija Rīgā? Jā, es kaut kad februārī, man liekas. Es par to nebiju dzirdējis, man vienkārši piedāvāja iet uz tos. Kas ir šitie, tas pastos? Kurā vietā viņi bija? Palādījumā. Un tur vēl tās foršas tās, tā kā, nu, nebija pārāk daudz cilvēku, un īstenībā bija nereāli nais. Man ļoti patīk. Un tad visas viņa dziesmas, es saku, bija riktīgi krūti. Visu viņa dziesmas tagad vienkārši uz riņķi iet man jau kuro mēnesi vienkārši. Tas ļoti tiešām. Wow. Man īstenībā viņa ļoti patīk, tā dziesma Unsteady. Jā, tā ir laba. Strādāt mājās vai ofisā? Good mix of both, bet mājās bišķiņu vairāk laikam. Kas tevi iemācīja runāt par grūtām lietām? Laikam jau vecāki. Tā kā vienmēr mums kaut kādā ģimenē mēs reti strīdamies, jo mēs reizēm esam tādi, kas pasaka visu, ko domājam, un tas citreiz aizskar tuviniekus, bet citreiz arī tas nāk par labu, jo tev nav nekas tāds, ko tu tur iekšā un kas tev nepatīk. Un tad vienmēr bija tāds jārunā, izrunājam, get done with it. Un tad, vieglāk. Arī biznesā no ģimenes ievilkt. Jā, es ļoti cenšos. Man īstenībā, tā paskatās, man ir grūti, ja, piemēram, es uztaisu kaut kādu biznesu vai projektiņu ar draugu vai ar tuvu kaut kādu cilvēku, ar ko es tā kā gribu, lai man vienkārši ir ļoti labs konteksts atlikušo dzīvi. Nevis tikai biznesa partners, un tad, ja kaut kas nesiet, tad aizmirstam. Tad man ir grūtāk bišķiņi, tā kā, jo es zinu, ka ir kaut kādas lietas, kas man sēž iekšā, un man vajadzētu to pateikt. Bet kaut kā varbūt izvērtēt to risk and reward, ka tu vari noriskēt, pazaudēt to kaut kādas attiecības uz ilgu laiku un iegūt, ka jau neko tik daudz pasakot to. Bet tas atkal, mācos vēl skatos, kas ir pareizākais solis. Principā, ja tev vajag kaut ko pateikt, tad tu vari aiziet un... Ir kaut kādas lietas, kur jāsaņemās, bet es vienkārši zinu iekšā, ka, ja es nepateikšu, man pašam būs grūti un tas vilksies ilgāk, un man vienmēr tas, ka vajag produktīvi lietas darīt, un produktīvi lietas darīt ir izrunājot, un vienkārši izdaram to un ejam tālāk. Vai tici augstākam spēkam, kas tevi vada? Jā, es ticu, es nezinu, vai kā to noformulēt, bet es ticu, ka ir tāda, ka ir veiksme kaut kādās lietās, jo ka tu ieguldi daudz laiku un enerģijas kaut kādā lietā, un tu ceri, ka tev kaut kas atnāks. Tā, ka tev tas atnāk, ir tāpat kaut kāds faktors mazs no veiksmes, kas pieslēdzas kaut kā, un tad tā veiksme nāk no, es nezinu, karmas, dieva, tiešām, bet es tiešām jūtu, kad ir kaut kāds tas, ka tev neiet, wait for it. Ja tu tiešām ieguldies, un tu dari, būs kaut kas būs, vai tā veiksme, vai tas kaut kas sajies, bet kaut kas pieslēgsies tev tajā dzīvē. Es jau open uz to. Bet nevar neko nedarīt un cerēt uz veiksmi. Jā, tieši tā. Tas ir, kā jūs teicat, man nekad nav strādājis. Ja kādam citam strādā, let me know. Varbūt var kādu tipiņu paņem, bet neko nedarot, nevar cerēt uz kaut ko lielu. Kura kompānija sākumā saucās Kadabra? Kadabra? Amazona? Yes. Es tagad domāju, viņiem bija tas pirmais vai ne kaut kāds, kas viņiem bija tas, es tieši kaut kad nesen. Es neatceros kā, bet viņiem Hustlers Club vai kaut kas tāds. Jā, un tad tāpēc likās kaut kas uz to pusi. Jā. Bet tā es nezināju īstenībā. Viņiem films tur citu labi. Es redzēju? Noskatījos. Bezjēdzīgākā un jēdzīgākā lieta, ko māca skolā? Bezjēdzīgākā, man liekas...
biznesa ētika. Tā kā es saprotu, kāpēc viņu vajag, bet man liekas, tie piemēri, ja tev pat dzīvi tev liekas, ka arī kaut kādas sliktas un sneaky lietas ir ok, tad ar kursu biznesa ētika tev nepaliks tas ne ok. Tas mans uzskats, iespējams, protams, ka labāk, lai tev par to stāst un tu tā kā uztver, bet man personīgi tas likās tāds, vienkārši nemelu. Tā ir. Un jēdzīgākais, tas skatoties varbūt no augstskolas gadiem, man ļoti, ļoti nepatika un besīja visi accounting kursi, bet ka tā atskatās īstenībā tie accounting kursi tev iedod tādu basics sapratni, kā vienkārši rēķināt tur peļņu, kā rēķināt tur izdevumus, mainīgās izmaksas un visu kaut ko, un tas īstenībā uzsākot, ja tev tas nav, tu vari ļoti lielās ziepēs tik tālāk. Ja, piemēram, tādu mārketingu, tu vari ļoti, manuprāt, var easy iemācīties. Tu vari vienkārši darot, mēģinot, tu vari tā kā kaut kur nonākt. Bet tādas accounting lietas, ka tu vari googlēt internetā, bet ja tev nav kas paskaidro, ir diezgan grūti. Bet ja tev ir kāds, kam pajautāt, skolā tu to iemāci, tev jānoliek eksāmens kā nekā, vai ne? Tad nepatika, bet, laikam, kaut kādā ziņā, lai saprastu, bija vērtīgi. Ja tu būtu vidusskolas direktors, kādu vienu priekšmetu tu izveidotu jaunu? Laikam kaut kādu startups vai kas tam līdzīgs, kur vienkārši tev reāli iemāca, tā kā ieliek kaut kādās nekomfortablās biznesa situācijās, kad noprezentē kaut ko, neesot gatavs, iedot tev ideju uz papīrīšu, un tev vienkārši jānoprezentē viņa tagad dabūja atzīmi piemēram par to. Kas ir nepatīkama lieta vienkārši ko darīt. Bet, jo tu vairāk tās darīsi, jo tu kļūsi labāks. Un agri vai vēl dzīvē tev vajadzēs, vai tā būs darba intervija, kur tev būs jānoprezentē sevi, vai tas būs bizness, kurš tev jānopičo investoru. Tā vai tā būs kaut kas tāds. Tā ir īstenībā viena no lielākajām cilvēku bailēm publiskā runa. Mm-hmm. Super, ja to mācīt skolā būtu... Kāpēc matemātikas grāmata ir noskamusi? Tāpēc, ka tur ir ļoti daudz nonsens. Un viņai ir arī daudz problēmu. Vieta, kur gribētu atgriezties vēl un vēl. Laikam tās pašas Maurīcijas. Tas kaut kā, arī tas, zin kā, tas tik īpaši, ka tev tas honeymoons ir, tev kaut kā liekas, tas viss ir tāds, tu vienkārši baudi tiešām, tu nedomā, tas nav tikai, ka atvaļinājums beigsies pēc nedēļas, piemēram, bet, mēs tur bijām 2,5 nedēļas, man liekas, un bija nenormāli forši tiešām, un pat mēs padzīvojam to pirmo nedēļu, un tur ir ļoti liela starpība dzīvojot viesnīcā un neviesnīcā, jo neviesnīcā tu vairāk tā kā ir, tu redzi to varbūt arī netīrību kaut kādās vietās. Neviesnīcā kaut kāds Airbnb vai kaut kas tāds? Jā, Airbnb, jā, piemēram, un Airbnb, viņiem tur tā tīrība, viņiem ļoti grūti iet ar to, piemēram. Mums tīrība, ja tu aizbrauc uz Eiropas kaut kādu Airbnb, tu ekspekto, ka būs nenormāli tīrs, ka tur nebūs nekāda, nezinu, tur pelējums virtuvē, vai tur kaut kāds kukainis skraidīs. Viņiem tas ir pilnīgi normāli. Viņiem normāli, ka ķirzakas naktī viņiem tāda interesanta tāds un tu vienkārši tu guli naktī, un tu liekas, kas tur visu laiku kliedz, un tu atver vienkārši, viņas tā kā spīd bišķiņā, tās ķirzakas skraida, un tev pirmajā naktī mums likās, ko viņi dara, viņi tev lec virsū naktī, un zin, nav vispār experience ar to. Un mēs pasaucām viesnīcā uzzvanījām tam apkalpošanai numurā un teicām, mums ķirzakas te iekšā. Viņi riktīgi parēdz pa mums, un tā arī neatnāca mums tāds. Un tad ceļojuma beigās mums bija tāds, ķirzaka, nice, forši, ka viņi dzīvo pie mums tā kā. Jā. Bet tā ir tā vieta, rekomendēju visiem aizbraukt. Ir, ja patīk hikings, ja patīk silts laiks un pabaudīt pludmali, un tad var arī atrast normāls lētas lidojums, jo tur arī ir nenormāli forši braukt ar latviešu slikts laiks. Kādā novembrī, piemēram, tad tur ir tieši tā kā tāda saulainā sezona sausā, un tur var tiešām izbaudīt. Tur ir kur uzkāpt, kur peldēt, kur daudz ko. Es ar delfīniem arī peldētu. Ne? Jā, bet tas vienkārši blakus ir. Jā, bet tev ir, tajos viģikos izstāst daudz labāk nekā patiesībā ir, jo tu, kā ar tiem delfīniem ir, tu viņus sākumā meklē, kur viņi ir. Un mēs nobraukājām 1,5 stundu meklējot vienkārši okeānā, kur ir tie delfīni, tu tā kā reāli iebrauc diezgan dziļi okeānā iekšā. Un tā laiva ir maziņa, jo tev ļoti ātri jāspēj ar to laivu tā kā apgriezties otrādāk, lai tu viņus tā kā čeisot. Un tad viņi tur savā starpā tie laivu, tie kā viņi skiperi vai kas viņi saucās, ka viens ir otrs sazvanās par rācijām, kur tie delfīni ir.
Un mēs braucam tur kaut kādu pusotru stundu un skatāmies un neredzam. Un tā pēkšņi viņam tur uzzana, ka, hei, Rika, šitajā pusē mēs to pusi braucam atkal kaut kāds 20 minūtes, 30. Un tad, kad tu atrod tos delfīnus, man nav ne vestes nekā, mēs vienkārši atklātā jūrā, viņi ļoti lieli. Un tā kā viņš man saka, lec iekšā. Es tāds, like this? Bez vestes, bez nekā. Jā. You missed it. Delfīni papildu garām. Ok, wait. Iedod man vesti, apgriežas, brauc atpakaļ. Tūlīt atkal jālec iekšā. Kamēr mēs riņķojām, zin kā tie viļņi sitās, man slikti palika. Beigās saka, sorry, ja es lekšu iekšā ar to trubiņu, viss būs rītīgi slikti. Beigās man sieva ielec, viņa uzlika to vesti visu, viņa saka, nē, es nelikšu bez vestes. Un tad viņa tur bišķiņi tā kā ar delfīniem papildēja, bet tur nav tā, ka viņi tur vienkārši tev ātri jālec un jāpaspēj peldēt. Un bija tas otrs, bija 2 džekams līdz, viens kas stūrēja, otrs, kas meklēja tos delfīnus. Un viņš ielica ar mūsu GoPro, un viņš tā kā legit peldēja viņiem, tā kā ar viņiem kopā vienkārši. Tajā GoPro video, ka tur virs viņa, zem viņa apkārt, bet, saka, tādos viļņos, tāds kas okeānā, es neesmu daudz peldējis atklātā okeānā, tā kā tiešām, es labi peldu, manuprāt, bet, nezinu, esot vienkārši tur redzot tos viļņus, bija tā kā, ka, hei, bez vestes es čisti nelakšu tie iekšā. Un tur tevi sit ar to laivu, tev pat laiva citreiz uzbrūst tā viļņu un tā nokrīt. Lec iekšā vienkārši. Not for me. Manā iztēlē peldēt ar delfīniem, ka viņi blakus un tu tā. Jā, es saku, tāda bija mana iztēle arī, tad mēs nobukojām to tripu, aizbraucām un es domāju, kur mēs tik ilgi braucam. Un tad, jā, tas okeāns šūpojas, viss šūpojas un tev ir ļoti neizpūties beigās, ne? Izpūtos arī pāri laivai, tur viss pilnā. Un tad viņi, zin kā, viņi it kā labi runā angliski, bet tur ir kaut kāds lietas, ko tu nesaproti. Un viņš man, un zin kā, tev gribas ūdeni padzerties, jo ir ļoti, tā kā tev paliek slikti uz laivas, ir ļoti slikti, jo tu nevari nekur nokāpt. Tā kā tev tie viļņi turpina vienkārši triggerot, un tas ir pretīgi sajūta. Un viņš man kaut ko tur saka, un dod man ūdeni padzerties. Es tāds, man likās, ka beidzies ūdens, paldies Dievam, ka tā kā ir. Viņš man dod to pudeli, un es to pudeli riktīgi iemūcu. Viņš man teica, padzeries nedaudz, tas ir okeāna ūdens, tāpēc, ka tev, viņi kaut kā uzskata, ka ja tu iedzer nedaudz okeāna ūdeni, un tu tā kā vieglāk paliek ar sajūtām. Un es to visu iemūcu, un tu viņš ir tik sāžs tā, ka tev vienkārši burno visu šitam te kaklu iekšā. Un es sēžu uz tās laivas tik nelaimīgs, tik dusmīgs samaksājis par šito mūsu romantisko delfīna tūri. Tā kā tā bija pirmā pēdējā reize, kas delfīna tūrē čisti lauca. Varbūt kaut kāda liela kutere, ja tur kādreiz sanāk, vai ir ļoti mierīgi jūra vai okeāns, tad ok, tad vēl jā, bet kamēr tu brauc taisni ar laivu, viss ir fine, bet tad, kad tev ir tie delfīni, tu griezies uz riņķi un tie viļņi sitās no visām pusēm, nav patīkami, galīgi nav omulīgi. Labas aizkulises. Jā, tas ir rēcīgi. Tavs moto? Jā. Mums ir tas, ko es kaut kad vienu brīdi visu laiku teicu draugu kompānijās, un beigās tas palika mūsu tāds wedding slogans. Gribēju pat trademarkot. In general, we are quite excited about life. Un mēs ir tā kā, ir kaut kāds tāds, kad ar draugiem esam kaut kādās lietās un kaut kas sanāk vai nesanāk, es tā kā agrāk ļoti bieži teicu, in general, I'm quite excited about life. Un tas, man liekas, tāds lipīgs teiciens, jo tā ir, man liekas, tev ir jābūt excited par dzīvi, pat ja neiet tā, kā tev gribās. Tev vienkārši ir, mums tā dzīve, tie jaunības, pat arī vecumdienu gadi, viss ir, tā kā vienreiz tas notiek. Un tev, ja tu neesi excited tagad, kad vēl, kad tu gaidīsi, tagad tu nopelnīsi nenormāli daudz naudas, varēs nestrādāt un nezinu, darīt, ko gribi. Varbūt tas pienāks, varbūt nē, kas to zina, bet ir jāatcerās bieži būt excited par dzīvi. Bet ir jābūt excited par dzīvi. Sapņu mašīna. Šobrīd, kas man ļoti patīk, ir Audi Q8. Tiešām man Audi vispār patīk, bet Audi Q8 ir tāds. Viņš arī tāds piemērots man būtu, jo tas nav tik liels, milzīgs džips. Viņš nav arī tā kā zema mašīna, tā kā pietiekami tāds. Vai tic, ka ir citplanētieši? Tā kā jā, laikam vairāk ticu. Es nezinu, ko nozīmē citplanētieši, tā kā kas ir definition. Tā kā dzīve ārpus mūsu planētas. Es domāju, ka jā, varbūt mēs vienkārši nekomprehendojam, cik plaši vēl ir iespējamība, es nezinu, ir galaktikas vēl lentās un kas. Ja nekas tur dzīves nav, tad mēs esam freaking unique vienkārši. Es nezinu, tas galaktikas,
planētas, cik mēs tikai zinām. Un, man liekas, tas vienkārši nemeiko sens, ka tur nav neviena cita. Ieradums, kuru gribētu mainīt? Es pat nezinu. Varbūt kaut kādos, citreiz tad, kad ir grūti, tā kā, nezinu, ka tev ir pilna galva ar kaut kādām domām, ar nostrādājies, esi noguris, ka tā kā gribas sev ieliet 50 gramus laba ruma on rocks. Un tad, kad tu viņu izdzer, tev liekas, ka tā kā ir vieglāk, bet īstenībā tu vienkārši sevi pieradini pie tādas domas, ka tev ir vieglāk, jo tas jau neko neatrisina. Un tad ir citreiz, ka kaut kādā pirmdienā viss jau tā, un tu liekas tā, vienkārši ieliešu vienu savu glāzi un tā kā vienkārši tā atslābināšos. Un man nepatīk, ka tu sevi pieradini pie tā, ka tev liekas, ka tas tā kā ir forši, kad nezinu, ka tev vieglāk paliek. Un tāpēc, man liekas, tas vienkārši, tas nav nekas slikts, ak Dievs izdzert vienu glāzi, tas nothing vispār. Bet vienkārši pieradināt sevi pie domas, ka tev kaut kas it kā palīdz, bet īstenībā nē. Jā. Aplikācija telefonā, ko izmanto visvairāk? Laikam mail. Jā, man tur ir salikti dažādi tie inboxi, un tad tur dienās nezinu, cik reizes refrešoju viņu skatoties. Vai gribētu iemācīties spēlēt kādu mūzikas instrumentu? Jā, es agrāk ļoti īstenībā gribēju iemācīties spēlēt ģitāru. Man bija tāds, tad kaut kā tas viss, nezinu, ar studijām, ar visu kaut kā noplaka, bet tas laikam ir vēl tāds, ka kaut kad iespējams vērts atgriezties pie tā. Īstenībā labs veids arī, ja tu, piemēram, strādā, ja tev ir kaut tehnika, ka tu strādā stundu, atpūsties, kaut 10 minūtes vajag paņem ģitāru, pusspēlē. Tā es daru mācoties. Tas izklausās nereāli, īstenībā, jo ko tu dari atpūšoties, citreiz tagad, tu paspēji telefonu. Tu baigi neatpūties, tu vajag tās acis arī kaut kā atpūtināt, un es nezinu, kaut ko citu vispār. Un ja tu smadzini, plus ir tas kaut kāds research, ko es agrāk lasīju, ka mūzikas instrumenti vispār nenormāli attīsta tavu domāšanu, smadzini kaut kādos citos virzienos. Un tas, man liekas, arī riktīgi interesanti, ka es ļoti ticu, jo tu dari daudz un dažādas lietas, un savādāk nekā tu dari vakardien, tev ir lielāka iespēja nonākt pie lieliskām idejām, jo tu vienkārši sevi pakļauj kaut kādām citām lietām, aspektiem. Tāpēc arī ceļošana, man liekas, nenormāli cool, ja tu vari atļauties kaut vai jebkura aizbraucot uz jaunu pilsētu, kaut vai Latvijā tu aizceļo uz jaunu pilsētu, bet tev vienkārši tā ikdiena pavisam savādāk. Tu redzi kaut ko citu, vai kaut vai ejot, ko es pie skolas laikā, ko es īstenībā uztaisīju tādu interesantu social experimentu sevīm, kad es gāju uz skolu visu laiku pa vienu ceļu, visu laiku non-stopā vienkārši pa vienu ceļu, tas, tā kā standarts. Un tad vienā rītā es pamodos un domāju, davai iešu pa citu ceļu, ielai vienkārši pa otru pusi. Un ejot pa otru pusi, tu tās mājas redzi pilnīgi savādāk, un tev liekas, ka tu esi nedaudz citā vietā, un es nezinu, tās smadzenes paliek tik tā kā, ja sevišķi Rīgā, tā, ka tev tās mājas ir viena otrai tik tuvu blakus, un ja tu ej pa vienu, tu redzi tikai to māju, vai ne? Ja tu ej pa otru, tu redzi to māju, kur varbūt pilnīgi cita arhitektūra, pilnīgi kaut kas cits. Un šitā vienā dienā es skrēju uz eksāmenu, un es eju pa otru pusi kaut kā tur peļķis, vai kas bija jāpārlas pāri. Un es pēkšņi skatos, un es nesaprotu, kas tā par vietu. Es tā kā, uz brīdi, zin kā, tu stress tev ir uzsis, tev jāsteidzās lietus, viss. Un tu skaties, un tu liekas, kas tā par māju, es nekad neesmu to māju redzējis. Tu vienkārši saproti, pagaidi, es vienkārši otrā pusē ielī, kuras nevienu no šiem gadiem, no šiem mēnešiem, ko esmu mācījies, es nekad neesmu gājis tur. Un tad tu saproti, ka vienkārši tev smadzenes ir tik ļoti used tam vienam rautam, ka viņa pat nepiefiksē neko citu apkārt. Jo tad tavs uzdevums ir no mājām nonākt līdz skolai. Un tu neko nedomā, vai tu redzēsi kaut ko smuku, vai ne, tu vienkārši dari to, tu ej. Un tā, kad tu kaut ko pamaini, tev smadzenes saka, what is this? What? Moši, to es pamēģināšu. Ko darīt lietainā dienā? Visticamāk, ka strādāt. Bet, kas man iepatikās, es neesmu vispār gaming cilvēks, tā kā ļoti maz dzīvē spēlēs kaut kādas spēles, bet man viens draugs iedeva pamēģināt MetaQuest VR brilles. Un es biju super impressed īstenībā, tā kā, cik nice viņas, tā kā, cik nice strādā, cik tā kā tas viss liekas reāli. Un tad tagad man ir tāds arī, ka laikam lietainām dienām un tādām, ka tas ir pastrādājis, viss izdarījis, ir jānopērk kaut kāds tās VR, jo ir riktīgi forši paspēlēties, gan īstenībā spēles, gan arī nespēles. Tur ir kaut kāds lietas, ko tu vari, piemēram, patīk, ka mājā, ja tev ir 2 stāvi, tu vari tā kā noskanēt pirmo istabu
un tu, piemēram, aiziet pirmajā stāvā, un tu redzi, kas tev ir otrajā stāvā, caur griestiem, tā kā, un tu vari saprast, kas ir virs kā, un tas tā kā man likās, forši, kad vienkārši tu vari sakārtot, un īstenībā tā funkcionalitāte ir vienkārši priekš spēlītes, lai tu vari dažādās, tā kā, istabās uzspēlēt, tur kaut kādu šaušanu vidē. Tu noskanē abas tās istabas, viņš tev pasaka, hei, tur ir kaut kas priekšā, viņš tev nepasaka, ka tur ir, nezinu, leduskapis, piemēram, bet tu zini, ka tur ir leduskapis, vai ne? Un tu uzēji, piemēram, augšā vai lejā, un tu redzi, ok, te virs leduskapiem un augšā stāv tur kaut kas. Man vienkārši vecāk mājās bija tas riktīgi, nevis mēs tur runājām par ko pārpīdīt mēbeles, un tur runājām, kas ir zem kā un kā tur izskatīsies, un es paskatīju šitajā, un tu reāli varēji tā kā normāli vizualizēt. Tas man likās tāds. Kur vēl neesi bijis, kur gribētu aizbraukt? Madeira. Madeira tāda, man patīk ļoti sala, daba, hikings, un tas ir mums tāds, laikam, ceru šī rudeņa plāns tāds. Arī Tenerife, tāda, kaut kā tuvāk, jo ir kaut kā sanāca, ka esmu bijis ar sievu bišķiņ tālāk kaut kur izbraukuši, bet īstenībā Eiropā kopā diezgan maz esam bijuši kaut kādās valstīs, un tad šī ir tāda next. Tavs dīvainākais talants? Es varu mēli pielikt pie deguna. Super. Gribu uzdot man to jautājumu? Es ar kreiso kāju varu parādīt vidējo pirkstu. Bet man ir jāguļ uz muguras. Wow. Viņš šitā izsās. Bet ritīgi rēcīgi vienreiz sēdēja, gulēja ar kājām gaisā. Skatos rādu vidējā pirkstu un ritīgi pats nosmējos. Tā kā... Tu tā kā to vienkārši random kaut kā darīsi atklāji. Ok, esmu tās diezgan daudz esmu runājuši. Nice. Bet man tev vēl ir 5 jautājumi. Jā. Un pirmais jautājums ir, kurš vai kas ir atstājis uz tevi pozitīvu ietekmi? Pozitīva ietekme, ir ļoti daudz cilvēki. Viens ir skolotāji ekonomikas, kas tajā 10. klasē man reāli vienkārši teica, vai mēģini, nepadodies, gāja ar manīm, domāja ar manīm lietas un bija tā kā reāli kā biznesa partneris vienkārši. Un bez viņas es nebūtu tiešām uzbūvējis to Landsmanbergs, kas ir šodien, un viņa man dzīvē ir diezgan daudz ko devusi. Un tad otra tāda lieta, neskaitot ģimeni un vistuvākos cilvēkus, vienkārši tā kā cilvēki, kas ir bijuši līdzās. Es biju līderu programmā, un līderu programmā mums bija iedota tā kā mentori katram, un mans mentors ir vēl joprojām īstenībā mums ļoti labs kontakts pat pēc 10 gadiem, ir Mārtiņš Bičevskis, un viņš man tā kā pirmajos gados bija jāsaņemās viņam zvanīt un rakstīt, bet viņš man ļoti daudz ko palīdzēja sarunāja, palīdzēja sarunāt stenda vietas, tur dziesmu svētkos, piemēram, un kaut kāds tāds mazās lietas, tas varbūt tajā brīdī nav tāds, ka, hei, tas ir uzreiz tev, successful business ir, bet tev vienkārši tās mazās lietas, viņas veido to success kaut kā kopā, un tad, kad tev liekas, viss ir slikti, un kad tev kāds panāk šādi pretī un kaut ko palīdzēja uzmundrina, tas ir palielam vienīgais, ko tev vajag liet tālāk. Tavprāt, kas ir lielākā kļūda, ko tu esi pieļāvis, kurai visgrūtāk bija piedot pašam sev? Es tā par vienu konkrētu kļūdu, baigi grūti teikt, ir vairāk laikam, ka tiešām arī šobrīd ir par to intuīciju, ko es iepriekš teicu, kad reizēm tu tā kā norausties un neusticies tam, un tad kaut kā skaties atpakaļ un liekas, iespējams, ka bija labāk vienkārši kā es jūtos, tā man jādara. Un citreiz vienkārši pārāk daudz tā informācija, kas nāk, vai pārāk daudz viedokļu, ko tu gribi uzklausīt, kur tu gribi būt arī respektabls, jo katram cilvēkam savas experiences ir, katram cilvēkam savs uzskats ir, un bieži vien tā populārākā, tā lieta, ko pielem, ir balstīta uz kaut kādiem, datiem vai iepriekšējās pieredzes, un tajā brīdī tas makes more sense, pieņem konkrēti šo lēmumu. Bet īstenībā tu iekšā jūti, ka tas otrais vai trešais, kaut kā labāks, un tad ir kaut kādi situācijas bijušas, kur liekas, ka vajadzēja vienkārši ar gut feeling iet un darīt, tad skatītos. Sliktāk nebūtu katrā ziņā. Bet tev gadiem ejot uz priekšu, tā gut feeling paliek arvien spēcīgāk. Un tu spēji uzklausīt, tā kā spēji noteikt brīžus, kuros ir jāklausa, kuros atkal nav, ne? Īstenībā baigi forši jautājums. Šis ir tāds, ko vajag, kur laikam man pašam jāpiedomā, jāpapēta, kā tas ir, jo varbūt kaut kādas lietas, kur tu esi vairāk darījis, baigi grūti laikam ir izvērtēt, kas ir gut feeling
un kas ir jau knowledge no tā, ka tu esi tik daudz arī darījis, ka tev vienkārši iekšēji sajūt, ka hei, bet īstenībā tev prātā jau ir, tu zini, ka esi izdarījis 3 reizes šito, un ka visticamāk visas tās reizes normāli sagājas, tad kur 4. arī labāk šitā darīt. Un tad kaut kādās jaunās lietās drīzāk ir gut feeling, man liekas. Un tāpēc jaunās lietās tev tas gut feeling ir tiešām tā kā nevis experience gut feeling, bet gut feeling, tā kā pilnīgi kaut kas jauns, kur tu vienkārši liekas, ka ja būtu jāpieņem lēmums, bez neko nezinot, tas darīt šitā. Un tas ir tas beauty tajā, man liekas. Un ir situācijas, kur to var noķert. Nu, tā kā arī, ja tu būvē biznesu, ir kaut kas tāds, kur vienmēr kaut kas jauns jau būs, ko tu neesi darījis. Un tajās, man liekas, ir jāizmanto tas. Kas vai kurš ir ietekmējis tevi negatīvi? Iespējams, varbūt tajā kaut kādā tādā pamatskolas 8. 9. klase, kad mēs, visi basīti spēlējām un komandas biedri un tad kaut kādas ballītes, kur kaut kā pavilkušies esam uz kaut ko stulbu. Un tad varbūt kāds no komandas biedriem, kas ir, protams, kurš nav bijis komandas biedrs, bet kurš ir bijis drīzāk līdzi, tāpēc, ka ir foršas ballītes un foršas patusēt ar basketbolistiem. Un tad ir kaut kādas situācijas, kur pašam vienkārši tā liekas, tā kā tas neesmu, es zinu kā, nezinu, tur vai tur alkohols, vienalga kas, ja kādas situācijas, kas ir bijušas, tad tas nākamajā rītā, es tāds neesmu, kāpēc pavilkos kaut ko tādu. Un tad liekas tāds, jā. Šis jautājums īstenībā man ļoti patīk. Ja tu pēkšņi pazustu, un aiz sevis tu varētu atstāt 3 svarīgākās vērtības mācības citiem cilvēkiem, pēc kurām dzīvot, kuras tās būtu? Laikam tas tā overly optimistic attieksme par dzīvi, ka man tiešām, man ir dienas, un šorīt pat jutos tā riktīgi down īstenībā. Es nezinu, kas bija vienkārši likās, ka nekas neiet, nekas nav labi, viss ir slikti. Bet in general man tas feelings par dzīvi ir vienmēr tā kā, es mēģinu ļoti pozitīvi skatīties. Pat ja ir viss slikti un briesmīgi, es vienmēr kaut kā es mēģinu atrast, ka ir kaut kādas lietas, par ko papriecāties. Ir kaut kādas lietas, kas ir labas, kas tev šodien ir bijušas tiešām labas. Tāpēc, ko mēs pirms tam runājām par to, ka ik vakar tā pateicība par to, kas tev dienā ir bijis, tās pateicības pat ļoti sliktās dienās ir tik vērtīgas, jo ir mazās lietas, mazie sīkumi kaut kādi, kas īstenībā ir bijuši labi tajā dienā. Nekad nav bijusi diena, kad tikai un vienīgi tikai slikts noticis. Un tad, laikam, vienmēr meklēt lietās kaut kā to labo pusi, jo sliktās ļoti viegli ir atrast vienmēr. Tad nākamā ir, kad jo ieguldīsi laiku vai darbu, tad tev arī nāks rezultāti. Kas tā kā, ka tas nav kaut kāds shortcuts uz success. Un tad, laikam, trešā lieta ir vienkārši be nice. Es labs par citiem. Man ļoti nepatīk tie cilvēki, kas expecto, ka citi būs labi, un tad viņš būs labs. Bet tas jau ir tāds, tas ir tāds aplis. Es visu laiku vienkārši centies būt labs, un tev nevajag tur dāvināt vai ziedot vai nesko darīt, bet vienkārši basic dzīves lietas, kur tu vari būt vienkārši labs pret citiem cilvēkiem. Nevienmēr pret savu ģimeni tev tikai to vajag rādīt. Vienkārši pret, nezinu, tantei nokrita kaut kas, un viņš pacelt. Kas notiks? Zinu, latviešiem negribas runāt ar kādu, bet tur pacelt un iedot. Jā. Pats vienkāršākais veids, kā to be nice, ir smaids. Un tie cilvēki, kas ir, tu redz, viņi ir sabēdājušies un tādā garā, un viņi paši nesmaida. Tie ir tie cilvēki, kuriem tas smaids visvairāk vajadzīgs, kad tu pasmaidi, un viņi pasmaida. Izlasījumi tādēļ Dēls Kārnegijs bija grāmatā rakstījis par kā runāt ar cilvēkiem un tādā garā. Un viens bija smaids, un es tā, tikko izlasījis, šodien smaidīšu. Un tad braucu ar riteni, pretī nāk viena meitene, un nāca skatiens ir, un es tā vienkārši to pasmaidu. Un viņi skatās, man viņi arī pasmaida. Nice. Tad uzreiz tāds, es jūtos labi, viņi jūtās labi. Un tas, ko tu teici, kad, ja tu esi priecīgs, tu dari priecīgs. Un tieši otrādāk arī, ja tu esi bēdīgs, tu arī citiem darīs bēdīgi. Un tas ir tas aplis. Es visticamāk izdarīju viņai kaut ko labi, viņa to tālāk izdarīs. Precīzi. Okay. Kur tevi var atrast sociālajos medijos? Principā visos. Labi, vienīgais, kurš neesmu aktīvs, ir Twitteris. Tur es visu laiku mēģinu būt aktīvs, tur kaut ko ielikt, bet man tik grūti. Tas vienkārši ko ikdienā neizmantoju. Es nezinu, ir tā iegājies, ka
kas neko nelasu un nesekoju tur līdzi un nepastoju, bet visaktīvāk, laikam, šobrīd, ja tāds no biznesa puses grib skatīties LinkedIn, tur es diezgan daudz mēģinājis papastot pēdējo 4 mēnešu laikā, nu, kaut kāds arī, nezinu, biznesa atziņas, dzīves, kaut kādas lietas, ar ko es straglojis, ko es daru tagad, un tur, man liekas, ir viss tā kā tāds most updated info, bet, protams, Instagramā, Facebookā, visur. Ielikšu kaut kur linkus. Noteikti. Un pēdējais jautājums, vai tev ir kāds novēlējums skatītājiem? Ir ļoti viegli darīt lietas tā, kā darīja vakardien, vai tā, kā dara citi. Ir ļoti viegli pateikt iespējai nē, ja tev atnāk pretī, jo ir vieglāk neizdarīt, nekā izdarīt. Tāpēc, zin kā, bet ja gribas kaut ko vairāk no dzīves, darat lietas, kas liek jums justies nekomfortabli, kas nepatīk, kur vajag 3 reizes padomāt, lai piekristu, bet jo vairāk tādas darīsiet, protams, labas lietas, nevis tur kaut kādas, ko negatīvi jūs pavilkt, bet jo vairāk tādas radīsiet, jo pieslēgsies situācijas, kur atnāks kaut kas atpakaļ un kaut kas ļoti amazing atnāks atpakaļ, jo tiešām mūsdienās internets un visas iespējas, kas mums ir, viens zvans, viens cilvēks, viena komunikācija, nezinu, whatever, var pavisam kaut kas sanāk no tā visa, tāpēc be open-minded un mēģināt un darat. Tā piebild pie tās komforta zonas, ka tu izkāp ārā komforta zona, pat nekomfortā. Jo tu biežāk kāp ārā no savas komforta zonas, tu ārpus komforta zonas jūties jau kā komfortā. Tieši tā. Pilnīgi. Un tas es vienmēr saku par to, ka es tik daudzreiz runājis kaut kur tā kā skatītāju priekšā, tur viss kaut kur man ir aicinājuši. Un nevienu reizi nav bijis tā, ka es tā kā braucu, piemēram, 30. reize pēc kārtas, ka es runāšu vienu to pašu. Un zin kā, teorētiski vajadzētu būt, ka tev ir easy. Bet ne reize nav bijusi tā, ka tu brauc un tev nav uztraukuma nekāda. Vienmēr ir tāds, ka tev ir bišķiņ tāds kāda auditorija būs, kā būs. Un tas ļoti healthy, tāpēc, ka tad tu sevi ielies tādā gatavības stāvoklī. Un jo vairāk tu to dari, jo tu zini, ok, šis nav komfortabli, bet būs. Tā kā viss būs kārtībā. Mēģini un dari. Jo vairāk darīsi, vairāk sanāks, būs vieglāk. Un tā runājot lielas publikas priekšā, cik ātri pazūd uztraukums? Pirms tam ir. Es esmu sacījis kaut kāds 5 sekundes. Zinu, ko esmu ievērojis, šis tāds tips un triks. Man liekas, kāds gan jau gudrs cilvēks to arī ir teicis, bet es vienmēr uzteicu kaut kādu to intro tādu, kad es pats varu pasmaidīt vai kaut kā skaļi vai pajokot vai kaut ko tādu ļoti pozitīvu sākumā izdarīt, lai es redzu, ka vismaz kāds publikā pasmaida vai paceļās uz augšu, tur paskatās kaut ko, ka tā kā vairāk pievērš uzmanību. Un tad es iegūstu to enerģiju un tajā brīdī man pazūd viss uztraukums. Tās var būt 5 sekundes, citreiz var būt ilgāk, jo ir visgrūtāk, ja tagad tu runā skatītāji priekšā, tev prožektors sejā un tu neredzi nevienu, un tad tev tā kā liekas, vai tur vispār kāds vēl ir, vai tur nav nevienu. tad ir ļoti grūti, jo tu nevari vispār nevienu nolasīt. Bet tā, ka kāds tev kaut tev viens pasmaida pretī, un tas ir tas, ko es cenšos darīt, tā, ka ir kaut kādas, kur es redzu, ka cilvēki uzkāp ir bišķiņi uztraukušies runāt. Es mēģinu pasmaidīt, un tā kā rādīt, kas interesēs stāsti, jo kas man teica, man liekas, kaut kāds coach, ka iedomājies, tu ej prezentēt lielas auditorijas priekšā, un nav jau tā, ka tie, kuri klausās tevī, ka viņi grib, lai tu nofeilo. Nevienam nepatīk klausīties, kā kāds straglo skatuves. Tu jūties nekomfortabli, ja kādam grūti iet, ka viņš neatcerās kaut ko vai feilo vienkārši. Tāpēc auditorija grib, lai tu succeedo. Viņi grib, lai tev iet labi, tāpēc, ka viņi grib klausīties labu prezentāciju. Viņi grib redzēt, lai tev iet forši. Un ar to mindset es arī citreizēju, kad es uztraucies, ka viņi grib, lai tu succeedo. Viņi grib, lai ir forša prezentācija, nevis, kad es uztraucies vai kaut ko aizmirst. Un tas daudzreiz palīdz. Es tieši to pašu par dzīvi esmu lasījis. Ka dzīve grib, lai tev sanāk, tikai tev jāiet pie viņas. Tu... Es domāju, noteikti to var relaitot, jā. Labi, Kristians, super. Man liels prieks, ka tu vēlreiz atbrauc un uzaicināšu tev vēlreiz pēc kaut kāda gada. Vai noteikti. Jā, tā kā. Noteikti. Paldies, Eci. Virktīnais. Tas bija Ietekmes spēks.